Patiesība nevienam nav vajadzīga, bet amatpersonas nevēlas nopietni izmeklēt eksāmenu biļešu skandālu. Saistībā ar TV3 ziņu atklāto centralizētā matemātikas eksāmena jautājumu publiskošanu internetā Izglītības ministrijā uzsākta dienesta izmeklēšana. Arī policija uzsākusi kriminālu procesu. Šonedēļ un nākamnedēļ skolēniem paredzēti nākamie centralizētie eksāmeni – valodās, bioloģijā, ķīmijā un fizikā. Bet nav pārliecības, ka arī šajos pārbaudījumos biļešu jautājumi un pareizās atbildes nebūs pieejamas jau pirms eksāmena. Pirms centralizētajiem eksāmeniem policija ziņoja, ka stingri pārauga interneta vidi un nekāda informācijas noplūde nav notikusi. Tas ir pretstatā ar TV3 ziņu novērojumiem. Vēl nepilnu stundu līdz eksāmenam mūsu mājaslapā pienāca ziņa par internetā publicētu pārbaudījumu. Mājaslapā urlas.lv uzrādījās, ka tas publicēts pulksteni 2:55 naktī. Pēc mūsu iesnieguma policija it kā ir sākusi izmeklēšanu, taču TV3 ziņām kā lieciniekiem vēl aizvien nav vaicāts ne pēc video materiāla, nedz arī pēc IP adreses, no kuras mēs šo informāciju saņēmām. Rodas iespējas, ka izmeklēšana netiek īpaši steidzināta un nenotiek vainīgo meklēšana, bet gan mēģinājumi pierādīt, ka nekas tāds nav noticis. Šis ir vienīgais gadījums, par ko mēs esam diezgan pārliecināti, ka tā ir provokācija. Protams, šobrīd notiek izmeklēšana. Mēs arī noskaidrosim, kā tas ir noticis vienlaikus Izglītības ministrijā ar dienestu pārbaude, kur arī mēs pieslēgsimies palīgā, bet es esmu diezgan droši, ka tā ir provokācija, lai pārbaudītu, ko dara policija un ko dara Izglītības ministrija. Arī Izglītības un zinātnes ministre, uz kuru šis skandāls attiecas vistiešāk, norāda, ka nekas īpašs nesot noticis. Tas tāpēc, ka nebija pieejams viss eksāmens, tikai daļa no tā. Uzdevumi ir bijuši pietiekami arī sarežģīti. Kā zinām, pirmā daļa ir visvieglākā eksāmena daļa, un laikam tie, kuri tur ir, nofotografēti ar mobilo tālruni vai kā, tā ir tikai daļa arī no pirmās daļas. Tā kā patreiz celt tādu satraukumu mēs neredzam pamatu. Tomēr centralizētie eksāmeni ir valsts noslēpums. Turklāt jau šonedēļ gaidāmi nākamie pārbaudījumi. Arī nākamais var parādīties 3 naktī, un kur ir garantija, ka tā nebūs? Es domāju, ka mums jāliek akcentu uz citu. Jāliek akcentu uz to, ka katram ir jāiemācās godīgi darīt savu darbu. Un nevis priecāties par to, ka ir kādi, ja ir, tad nav jau pierādījumi tam, ka ir tāds starpgadījums. Es nezinu, citās valstīs arī kārto eksāmens, bet tā dažjotāži tiek celt tikai Latvijā. Bet varbūt citur nav internetā pieejams no rīta šis eksāmens. Es vēlreiz saku, mums nav patreiz apliecinājumu tam. Iekšlietu ministrija ziņo, ka viņa prāt patiesībā neatbilst laiks, kurā materiāls internetā publicēts. Tomēr TV3 ziņām e-pasts sūtīts jau stundu pirms eksāmena, un tas darīts tā, lai jauktu pēdas caur IP adresi Amsterdamā. Par šo informāciju gan policija īpašu interesi nav izrādījusi. Aija Stikāna, Ivors Žepickis, Andris Pavlovskis, TV3.